Ceturtdien, 12. decembrī notika pirmie 2 svētku retro tramvaja reisi, ko organizē uzņēmums Daugavpils satiksmes sadarbībā ar Vienības namu. Šis mini brauciens ar nosaukumu "Šis skaistais maģiskais laiks" izraisīja lielu interesi pilsētas iedzīvotāju un viesu vidū. Tiklīdz tika publicēts uzaicinājums piedalīties, visas vietas uzreiz tika aizņemtas, un tā jau noticis pirmais ceļojums. Cilvēki ar smaidiem ieņēma vietas retro tramvajā, kur visa brauciena garumā tika cienēti ar siltu tēju. Viesiem bija sagatavota interesanta izklaides programma. Stundas garumā, apmēram tik ilgi ilgst viens brauciens, pasažieriem tika stāstīts skaists Ziemassvētku stāsts un arī mācīts, kā izveidot savu vēlējumu uguņošanu. Kamēr tramvajs devās pa svētku maršrutu, viesus priecēja Lidijas Breskas dziedājums. Sākotnēji bija plānots veikt 6 braucienus – 2 12., 19. un 26. decembrī. Tomēr, ņemot vērā lielo pilsētas iedzīvotāju interesi, tika nolemts pievienot vēl 3 braucienus. Lai reģistrētos, sekojiet līdzi aktualitātēm Vienības nama mājaslapā www.vienībasnams.lv.